Sveiciens visiem! Tā kā vasara jau vairs nav aiz kalniem, tad mēs šodien parunāsim par saules aizsardzības kremiem. Saulīte mums sniedz gaismu, siltumu un enerģiju, padarot dienas patīkamas un dzīves priecīgas, tomēr pārāk ilga uzturēšanās saulē var kaitēt ādai un veselībai. Tāpēc ir svarīgi rūpēties par aizsardzību, lietot saules aizsargkrēmu, valkāt cepuri un saules brilles, kā arī uzturēties ēnā dienas karstajā laikā. Baudot sauli atbildīgi, mēs varam saglabāt veselību un justies labi. Ultravioletais starojums ir visur un vienmēr klātesošs. Ja no tā nav iespējams izvairīties, tad vislabāk ir sevi no tā pasargāt. UV starojums ir ādas stresa avots. UV stari var būt acīm neredzami, taču tie ir sastopami visapkārt, un no tiem pilnībā izvairīties nav iespējams. Gudrākais veids, kā pasargāt ādu no UV starojuma, ir izmantot kvalitatīvu saules aizsargkrēmu. UV stāri mūs ietekmē visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem vai atrašanās vietas. Mākoņainās vai lietainās dienās var rasties kārdinājums būt mazāk piesardzīgiem, jo redzamo staru ir mazāk, taču pat mākoņi nespēja pilnībā aizturēt UV starojumu, lai gan tie var aizsegt sauli. Mākoņainās dienās saules gaisma izkliedējas caur mākoņiem, un rezultātā UV staru daudzums var pat palielināties. UVA un UVB ir divi galvenie ultravioletie starojumu veidi, kas sasniedz Zemi. Tie atšķiras pēc viļņa garuma, iedarbības uz ādu un veselības riskiem. Tātad UVA starojums ir aging, kas mums veicina novecošanos, un UVB stari ir apdegums. Kāpēc tas ir svarīgi? Abi veidi var veicināt ādas vēža risku, tāpēc saules aizsardzībai svarīgi lietot plašas spektra saules aizsardzības krēmus, kas aizsargā gan pret UVA un UVB stariem. Kā tad sevi pasargāt? Vismaz izmantot SPF 30 plus saules krēmus, atjaunot tos ik pēc 2 stundām, nesāt cepuri brilles un atbilstošu apģērbu, kā arī izvairīties no tiešas saules. Tas ir no 11 līdz 4. SPF uz iepakojuma nozīmē Sun Protection Factor, tas norāda aizsardzību galvenokārt pret UVB stāriem, tie, kas izraisa apdegumu. Mazākais ir SPF ar 15 filtru, kas bloķē tikai 93% no UVB stariem, un lielākais, kas mums ir pieejams, tas ir SPF ar 100, un apmēram tas bloķē 99% no UVB stariem. Svarīgi, atšķirībā starp SPF 30 un 50 nav milzīga, bet SPF 50 dod papildus rezervi, un tas nenozīmē, ka var būt saulē visu dienu. Galvenā atšķirība UVA stariem no UVB stariem ir tas, ka UVA stari garāks ir viļņa garums, un tas iekļūst dziļāk ādā. Veicina ādas novecošanos, grumbas, pigmentācijas, plankumu, rašanos, var bojāt ādas šūnu DNS, netieši iziet cauri mākoņiem un stiklam un ir klātesoši visu gadu. Toties UVB stāriem ir īsāks viļņa garums. Tie iedarbojas vairāk uz ādas virsmu, un galvenais saules apdeguma cēlonis tas ir. Tieši bojā DNS un palielina ādas vēža risku, spēcīgāki tie ir vasarā un dienas vidū, un stikls pārsvarā lielākoties aiztur UVB starus. Mēs parasti ievērojam, kad ir SPF ar papildu atzīmīti PA un tālāk ar plusiņiem. PA sistēma norāda aizsardzību pret UVA stariem, kas ir novecošanās, pigmentācija, dziļāki bojājumi. Jo vairāk plusiņu, jo labāk. Un tādēļ mēs, izejot ārā, parasti pievēršam uzmanību un arī iesaka PA ar 4 plusiņiem. Mazākais vēl var izmantot arī ar 3. Tas nozīmē, ka produkts aizsargā gan pret UVA stariem, gan pret UVB stariem. Ja uz iepakojuma ir tikai SPF bez broad spektrum, tas var nozīmēt, ka UVA aizsardzība nav pietiekama.
Sejai un ikdienai mēs parasti varam izmantot SPF ar 30 un 50 filtriņu, un ja tur ir 3 plusiņi vai 4 plusiņi. Pludmalei un sportam ir ieteicams izmantot SPF ar 50 aizsardzību, un lai tur būtu gan broad spektrum, ja, kas aizsargā no UVB un no UVA stariem. Tātad UVB stari, tas ir pret apdegumu, un UVA stari ir pret novecošanos un pigmentāciju. Vienā produktā, šajā kremā vienā produktā ir apvienota spēcīga UV aizsardzība un barojoša iedarbība. Tas nodrošina dabīgu ādas aizsardzību pret UVA un UVB stariem, vienlaikus palīdzot uzlabot un izlīdzināt ādas toni, piešķirot tai veselīgu mirdzumu. Tas nozīmē, ka šim krēmam ir plaša spektra aizsardzība, jo tas aizsargā gan pret UVA un UVB stariem. Produkta aprakstā ir norādīts, ka tas ir ar SPF filtru 50 plus un PA ir 4 zvaigznītes. Šim krēmam ir viegli samtaina tekstūra, patīkami klājas uz ādas un rada dekoratīvās kosmētikas efektu. Produkta sastāvā esošie maigie augu ekstrakti, portulaks un centelaks ekstrakts, rūpējas pār ādu, nomierina to un sniedz papildus komfortu visas dienas garumā. Vēlāk mazliet parunāsim par šiem produktiem detalizētāk. Produkts efektīvi aizsargā ādu no UV starojuma, izmantojot sarežģītu organisko un neorganisko saules aizsardzības filtru kombināciju. Tas nodrošina augstu aizsardzības līmeni pret šiem stariem, kas izraisa ādas stresu un priekšlaicīgu novecošanos, kā arī pret UVB stariem, kas veicina saules apdegumus un vasaras raibumu veidošanās. Tiek uzsvērts, ka SPF 50 ar PA 4 plusiņiem nodrošina augstu aizsardzību, vienlaikus saglabājot nemanāmu klātbūtni uz ādas. Formulas sastāvā esošie augstie molekulārie polimēri nodrošina intensīvu mitrināšanu un vieglo atsvaidzinošu tekstūru, kas vienmērīgi klājas uz ādas, veidojot gludu un caurspīdīgu pārklājumu bez lipīguma. Tas padara produktu ērtu lietošanai un viegli noņemamu. Savukārt porainais silīcija dioksīda pulveris piešķir dabisku izgaismojošu efektu, bez baltuma nosēduma izlīdzina ādas toni un maskē nelielas nepilnības, piešķirot ādai veselīgu mirdzumu un viegla grima izskatu. Atomi SPF krēmi parasti izceļas ar īpaši vieglu, gandrīz nesteidzīgi plūstošu tekstūru, tiek klājis gludi, neatstāja smaguma sajūtu un bieži vien saplūst ar ādu bez redzama pārklājuma. Atšķirībā no dažiem Eiropas aptieku saules krēmiem, kas var būt bagātāki un biezāki, atomi formulās dominē viegluma un otra ādas slāņa sajūta. No kā tad sastāv šis krems? Šajā kremā ir 4 galvenās sastāvdaļas - selektīvs un brightening kods, ir pamattehnoloģijas ādas izgaismošanai, bojātas ādas kopšanai un atjaunošanai, kas balstās uz uzlabotu kapsulācijas sistēmu, nodrošinot efektīvu aktīvo sastāvdaļu piegādi ādā. Šī tehnoloģija ļauj precīzi un ātri iedarboties uz konkrētām problēmu zonām, palīdzot risināt dažādas ādas nepilnības. Papildus šai tehnoloģijai, lai pastiprinātu tās iedarbību, ir pievienots portulaka ekstrakts ar dabīgām aminoskābēm, kas palīdz nomierināt jutīgu un problemātisku ādu. Samazinot kairinājumu, savukārt centela aziātika nodrošina izteiktu nomierinošu un atjaunojošu efektu bojātai ādai. Turpmāk apskatīsim detalizētāk, kas tur tāds īpašs ir. Kas tad ir selektīva tehnoloģija un kas ir ligandi? Ligandi ir molekulas, kas spēj specifiski saistīties ar noteiktiem receptoriem šūnās. Kosmētikā runājot par ligandu kapsulāciju, tas nozīmē, ka kapsulas virsmai ir pievienoti ligandi,
kas darbojas kā mērķēšanas signāli. Šie ligandi palīdz kapsulai atpazīt un piesaistīties konkrētām šūnām vai receptoriem ādā. Rezultātā aktīvās vielas, kas atrodas kapsulas iekšpusē, tiek nogādātas tieši vajadzīgā vietā un iedarbojas precīzāk un efektīvāk. Piemēram, ligands var saistīties ar receptoriem uz melanocītiem, šūnām, kas ražo melanīnu. Tādējādi aktīvās sastāvdaļas iedarbojas mērķtiecīgi, palīdz regulēt melanīna veidošanos un samazināt pigmentācijas procesu. Kāpēc tas ir tik svarīgi kosmetoloģijā? Šādā mērķtiecīga piegāde ir ļoti nozīmīga, jo tā palielina aktīvo vielu efektivitāti, samazina nevajadzīgu iedarbību uz citām ādas šūnām, ļauj izmantot mazākas vielu koncentrācijas ar labāku rezultātu, uzlabo drošību un samazina kairinājuma risku. Kopumā ligandu izmantošana palīdz padarīt kosmētikas produktus gudrākus, tie darbojas precīzāk tur, kur tas ir nepieciešams. Frāze dabīga aktīvā sastāvdaļa, kas tiek ekstrahēta no augiem vegetatīvā miera jeb dormances fāzē, nozīmē, ka tiek izmantotas bioloģiski aktīvas vielas, kas iegūtas no augiem laikā, kad tie atrodas miera stāvoklī. Miera stāvoklis tas ir periods, kad augšana ir palēnināta vai pilnībā apstājusies, piemēram, ziema vai sausuma apstākļi. Šajā laikā augs neaktīvi aug, taču tā audos uzkrājas aizsargvielas un rezerves savienojumi. Šī ideja ir iedvesmojusies no dabas novērojumiem, piemēram, no senām sēklām, kas spēja saglabāt dzīvotspēju miera stāvoklī pat tūkstošiem gadu. Un pētnieki, pētot šo dormances mehānismu, izstrādāja biotehnoloģisku pieeju, kas to atdarina. Uz šīs koncepcijas pamata radīts dormīns sastāvdaļa, kas ietekmē šūnu regulācijas un diferenciācijas procesus. Tiek uzskatīts, ka tā var palīdzēt mazināt novecošanos pazīmes un atbalstīt ādas vitalitāti un izskatu. Vienkāršāk sakot, dormīna ir augu izcelsmes viela, kas iegūta no augiem tā miera fāzē. Piemēram, no saknēm, sīpoliem vai lapām. Kosmētikā šādi ekstrakti tiek augstu vērtēti, jo tie bieži ir bagāti ar aktīvām vielām, stabilāki un efektīvāk piemēroti ādas kopšanas līdzekļiem. Piedošana. Portulaka ekstraktam piemīt izteikti mitrinoša un nomierinoša iedarbība, tāpēc tas ir ļoti efektīvs problemātisko ādas zonu kopšanā, neradot kairinājumu. Tas satur dabiskas aminoskābes, piemēram, glutamīnskābi, asparagīnskābi un arginīnu, kas palīdz nomierināt ādu un mazināt dažādas diskomforta sajūtas, tostarp sausuma izraisītu niezi. Papildus tam portulakā ekstrakts satur arī lielu daudzumu dopamīna un neorganisko sāļu, piemēram, kalcija oksalātu. Pateicoties šīm vielām un tā izteiktajām mitrinošajām un nomierinošajām īpašībām, tas ir plaši izmantots ādas kopšanā, īpaši Korejā un Ķīnā. Centella asiatica, plašāk pazīstama kā gotu kola, jeb tīģerzāle, ir augs, kura izcelsme iespējams saistīta ar Austrumāfriku, taču tās dabiski sastopams arī Indijas okeāna subtropu piekrastes reģionos. Šis augs tradicionāli ir izmantots dažādiem ārstniecības nolūkiem, īpaši ādas kopšanā un dzīšanas procesu veicināšanā. Atomijas šis augs ir sastopams ļoti daudzos produktos, arī kosmētiskās līnijās un visādos kremos. No Centella asiatica tiek iegūtas aktīvās vielas, kas ir madekasol preparātu pamatā. Madekasol ir ārīgi lietojams līdzeklis, tas ir ziede vai krēms, ko izmanto ādas atjaunošanai un dzīšanas procesa veicināšanai. Tā sastāvā ietilpst Centella asiatica ekstrakti, tostarp madekastozīts,
un citas bioloģiski aktīvas vielas. Šo preparātu lieto, lai veicinātu ādas bojājuma dzīšanu, piemēram, nelielu brūču vai nobrāzumu gadījumā. Tas var palīdzēt arī nomierināt iekaisušu vai jutīgu ādu, uzlabot ādas reģenerācijas procesus un noteiktos gadījumos mazināt rētošanās risku. Madekasola iedarbība balstās uz centrālāzētika aktīvajām vielām, kas stimulē kolagēna veidošanos ādā, uzlabo mikrocirkulāciju un veicina ātrāku ādas šūnu atjaunošanos. Šo procesu rezultātā āda spēja aktīvi atjaunoties un sadzīt pēc bojājumiem. Atomijas saules aizsardzības krēmi izceļas nevis ar pašu saules aizsardzības ideju, jo tā visiem SPF produktiem ir vienāda, bet gan ar veidu, kā šī aizsardzība tiek apvienota ar ādas kopšanas pieredzi, tekstūru un estētiku. Ir pieejami arī vairāki un dažādi veidi, jā, kā mēs šeit redzam, stiki, kušoniņi, kremiņi, jā. Un līdz ar to katram ir it kā sava iedarbība. Tie drīzāk jūtami kā rūpīgi izstrādāts ādas kopšanas rituāls, kur aizsardzība pret UV starojumu saplūst ar ikdienas komfortu un vizuālo vieglumu, nevis tikai funkcionāls krēms pret sauli. Atomija SPF krēmi bieži tiek veidoti kā daudzslāņu kopšanas formula, ja? Tas nozīmē, tie vienlaikus var būt mitrinātājs, grima bāze un viegls tonējošs produkts. Dažiem piemīt maigs toņa efekts, kas izlīdzina ādas toni un piešķir svaigu koptu izskatu, it kā āda pati par sevi būtu kļuvusi gludāka un gaišāka. Salīdzinājumā ar daudziem klasiskajiem aptieku SPF krēmiem, kas koncentrējas tikai uz aizsardzību, Atomi vairāk uzrunā kā ikdienas skaistuma solis, nevis tikai aizsargkārta. Atomi SPF krēmi sakņojas Korejas skaistumkošanas filosofijā, kur āda tiek uztverta kā harmonija un kopšanas rezultāts, nevis tikai jāaizsargā virsma. Tāpēc formulās bieži sastopami arī kopjošie komponenti, piemēram, neacinamīds vai augu ekstrakti, kas papildina SPF funkciju un ādas uzlabošanas sajūtu. Salīdzinājumā ar Eiropas pieeju Eiropas pieeja biežāk uzsver klīnisku, maksimāli drošu aizsardzību, un tostarp Atomija tiecas apvienot aizsardzību ar estētisku vieglumu un patīkamu ikdienas lietošanu, kas nav tikai saules aizsardzība, tas ir mēģinājums padarīt šo soli par daļu no skaistas rutīnas. Tie piedāvā sajūtu, ka āda tiek ne tikai pasargāta, bet arī saudzīgi uzlabota, viegli nemanāmi un estētiski, saglabājot dabisku izskatu un komfortu visas dienas garumā. Un kopsavilkumā gribu pateikt, un atgādināt, ja, ka UVB stari tie ir saules apdegumi, UVA stari, tā ir priekšlaicīga ādas novecošana, pigmentācijas rašanās un dziļāki bojājumi. Ja. Un līdz ar to pievēršam arī uzmanību, ja minimālais ir SPF 50+, ja mēs uzturamies saulītē ilgāku laiku un ir augsta UVB aizsardzība šīm krēmām, un PA 4+ ir ļoti augsta UVA aizsardzība. Parasti tas ir ļoti labs rādītājs Āzijas kosmetikā, un līdz ar to novēlu jums iegādāties tieši tos kremiņus, kurus jūs vēlaties, un nākamā reizītē mēs atkal tādu paskatīsimies detalizētāk par visiem pārējiem kremiem, kas ir pieejami Atomi veikalā tieši saules aizsardzībai. Un paldies, paldies par uzmanību, paldies, kad ieradāties, un uz tikšanos nākamās reizītēs.